Es tiešām esmu lepna ne tikai par jaunajiem lauksaimniekiem. Man ir bijis iespēja apciemot visdažādākās zemnieku saimniecības, lielas, mazas, vidējas, veiksmīgas, mazāk veiksmīgas, bet tas sīkstums un pacietība, ar kādu cilvēki ceļ savu dzīvi, savu saimniecību, tas ir vienreizējs, un latvieši nekad nepadodās. Balvas Enča aicinājums tiek piešķirta Matīsam Grindbergam. Esam vidēji saimniecībā, mums zemē ir apmēram 200 hektāri. Mums ir seši darbinieki, ir kolektīvs. Audzējam zālē sēklas. Mūsu pamatnozare ir kaņepes un graudaugi. No 1877. gada mums ir dokumentēta vēsture. Tā kā dokumenti ir spēcīgi, un tas liek arī pamudinājumu arī strādāt un sajust to, ka tiešām dzimta turpina tālāk iesākto. Ceru arī, ka dēls turpinās pēc manis iesākto. Skatoties uz šādiem cilvēkiem, būs tie lauki sakopti, varbūt tas nebūs tik ātri un tik drīz, bet ar katru gadu, man liekas, aizvien vairāk un vairāk mēs redzam šos jaunos cilvēkus. Par to man ir īpašs prieks un īpaši paldies viņiem. Šogad mums bija vairāk pretendenti, kuri ir ieguvuši šo te pieredzi ārzemēs, un pēc tam atgriezušies Latvijā un šeit veiksmīgi savu biznesu veids. Un tā ir tāda jauna tendence, kas palīdz, patiesībā sakot, mūsu Latvijas laukus dažādot un ienes šīs jaunās vēsmas un tehnoloģijas un prasmes no ārvalstīm. Tas ir ļoti apsveicami, un jaunajos mēs to aizvien vairāk un vairāk redzam. Priekš manas lauksaimniecība nav tikai eksporta nozare vai dzīvesveids. Es lauksaimniecību redzu arī kā nacionālās drošības jautājumu, jo tajās pierobežas joslās, kur desmitiem kilometru ir tikai dažas mājas un kur vairs zeme netiek kopta, tas ir izaicinājums agresīvām kaimiņu valstīm. Un es gribētu, lai tā zeme, kas tagad ir aizlaista, lai tā atgrieztos lauksaimniecībā un tiktu nodarbināta un izmantota. Es gribu teikt to, ka laukos ir nākotne, laukos ir darbs. Nevajag nobīties jauniem cilvēkiem, uzdrīkstēties, būt par uzņēmēju, būt par lauksaimnieku, par zemnieku. Tā ir ļoti liela, tas ir ļoti forši. Tas ir tā.